Sveiciens visiem sportcentru.com skatītājiem, klausītājiem, rakstītājiem, komentētājiem un basketbola mīļotājiem. Šodien sarunāšos ar Latvijas izlases uzbrucēju, jeb uzbrukošo aizsargu. Par to mēs arī vēl varam tikt skaidrībā Kristapu Janičēnuku. Sveicināts, Kristap. Sveiki. Gatavojies savam 6. fināla turnīram. Mēs runājam kādu stundu, pusotru pēc tam, kad ir noslēdzies pirmais izlases treniņš šajā vasarā. Bija grūti? Nebija grūti. Bija, kā jau katrs pirmais treniņš, tas ir tā iepazīšanās, atkal satikšanās ar dažiem, tu komunicē vairāk, ar dažiem mazāk. Grūti noteikti nebija. Treneri saprotoši tādā ziņā, uzreiz nav baigās slodzes, bet, protams, kaut kādu savu spēku paņēma. Kādā kapacitātē tu biji darbojies līdz tam? Es biju darbojies individuāli. Bija treneris, fiziskā sagatavotības un bišķiņi mazliet bija zālē, bet nedēļa kaut kāda nebija neko izdarījis. Jutīsi? Varēs to just? Kaut ko? Nezinu, mans uzskats ir tāds, ka uz pirmo nometnes dienu nav jābūt savā optimālajā formā, un tas ir tikai vienīgi loģiski. Arī loģiski tas, ka es saprotu, ja tur jaunie džeki, kas varbūt nav bijuši, viņi vairāk un vairāk trenējās, bet mans uzskats ir tāds, ka optimālā forma jāsniedz mazliet vēlāk. Bet kā ir arī, droši vien jau tev sanāk gandrīz tikai caur izlasēm gatavoties arī klubu sezonai, pāris vasaras varbūt ir bijušas citādākas, bet tu redzi kaut kā, tu jau, teiksim, esi viens no pieredzējušākiem, tu redzi un sastādi jau kaut kādu savu, ja ne gluži plānu, tad cik tev, kur vajag, kur nevajag varbūt to, ko vispār iedara. Jā, es esmu viens no pieredzējušākiem. Paldies, pieklājīgi pateici. Un, protams, laika gaitā tev ir iegājies kaut kāda rutīna tieši uz to vasaras darbu, un tu zini, un tu redzi, kas tev ir vajadzīgs. Un varbūt kaut kur tu piesieši, varbūt kaut kur tu vairāk izdari, bet nekādas atlaides jau nedod. Emociju ziņā, tādas garīgas lietas mazliet. Nākot uz pirmo treniņu šovasar, tās emocijas ir citādākas nekā, nezinu, pirms 2, 5 vai 10 gadiem nākot uz pirmo treniņu. Tā. Ja pirms 10 gadiem, vai var teikt pat vairāk, 14 gadiem vai 16 gadiem, kas nāca uz pirmo izlases treniņu, tad man bija tāds 9. gads šķiet bija tas jau. Tas jau vispār. 18. Lūdzu, nesaucam, sāku svīt, nesaucam tos cipars. Bet tā sajūta noteikti ir tāda kā 1. septembris bērnam, 1. klasē. Un gadiem ejot, tad tagad varētu būt tā kā 12. 1. septembris 12. klasē. Un tad apmēram to katrs var iedomāties to sajūtu. Protams, ir patīkam, bet vai tas ir tāds baigais satraukums, un tad noteikti, ka nē, tu esi kaut kādā veidā pie tā pieredzes, un tā ir tā darba specifika. Ļoti labs salīdzinājums, jo tieši tāpat ir kā tā pirmā svētku diena, tad ir darbs, jā. Un tad beigās ir cerams vēlamies rezultāts. Un pāris klases vakar pa vidu. Tev grāmatas jāraksta. Ka es uzrakstīju vienu, tad būs interesanti. Kā valstsvienība ir mainījusies šo teiksim, gadu laikā? Es neteikšu to ciparu vēlreiz, bet šo gadu laikā personāla darbs, treneri, spēlētāji, kaut kāda darbs attieksme. Spēlētāji, protams, ir mainījušies, kadri ir mainījušies, daži vecie kadri ir palikuši. Jā, nesauksim vārdos, bet treneri ir arī, protams, mainījušies, bet pēdējais cikls ir pie trenera Bagātska. Un es arī zinu, ko no viņa gaidīt. Un, protams, kaut kādā mērā viss ir audzis. Tā kā visi augi ir, nezinu, jums ar studiju ir augus un viss attīstās modernās tehnoloģijas, arī tas pats notiek izlasē. Un pakāpenis, solīt pa solītim, bet es domāju, ka progress ir pakāpeniski, bet acīm redzams. Kā ir ar šīm modernām tehnoloģijām? Var pasaukt varbūt kādu piemēru kaut ko, kas varētu būt interesants? Jā, pieņemsim, pirmā dienā mums ir salikt uzreiz visi tie foam rolleri, kas ir, bet viņi jau ir elektrizēti. Visādas bumbiņas ir, kas ir elektrizētas, lielas bumbiņas. Ja. Un visādas augstās vannas, game ready, tur tāda, kas dzenā tūsku un tāpat laikā saldē to kāju. Jā, tā ir daļa no sporta šobrīd. Ir kaut kas tāds, kam ko tu īsti negribi lietot, vai tu pakļaujies visam šim jaunajām lietām, tehnoloģijām, kas ienāk? Uzticies? Es uzticos, bet es esmu tāds old schools. Es tā lēnām, bet pamatīgi. Vai nav tā, ka kādreiz, kad mēs, Latvijas spēlētāji,
Eiropā bija mazāk atpazīstami. Spēlētājs nevarēja tik viegli izskautot. Tur nebija vienkārši tās pašas jaunās tehnoloģijas. Spēlēšana izlasē kaut vai zemapziņā bija tomēr arī mērķis sevi atrādīt plašākai pasaulē. Nu, pat ja to tu nesaki tā skaļi, Jā. protams, vienmēr patriotisms pirmā vieta un tā tālāk. Un ka tagad tomēr tas ir, tagad mūs izskautojot 14, 13 gadu vecumā labākos, un viņiem tā izlase ir tikai tīri patriotismu jautājums. Es tā apcerēšu. Tas ir tāds smags ļoti jautājums. Mēs tikko sākām, un tas uzreiz man tāds jautājums tagad. Jā, es piekrītu, jo, teiksim, kad es biju tajā vecumā, nebija vispār jautājumu. Tev bija angīna. Tad tu gāji arī ar to angīnu uz to, un tu neteici nevienam speciāli, jo tev bija izlase, un tas bija tāds es pat nezinu, tas bija tāds tā kā iesaukums Krievu armijā apmēram, ka tev ir jāiet un viss, un nebija nekādi jautājumi, nebija nekādi padomdevēji, un viss pārējais. Tagad ir mazliet savādāk, un es arī... Bet toreiz nākot uz to izlasi, tu arī saprati, ka, ja tu iekļūsi tajā sastāvā, tad tu sevi atrādīsi tomēr Eiropai, pasaulē. Ja godīgi, tas atceros, teiksim, tos kadetu laikus, es vispār par to nedomāju. Es nezināju, nebija, man liekas, interneta, nekas nebija. Un es aizbraucu uz to fināla turnīru, un tad tev nāk tie skauti klāt, tie aģenti vai vēl kaut kas, un tad tu saprati to funkciju. Bet pašā sākumā, tajos 14, 15 gados, tu vispār tīrs, balts, pūkains. Šogad, diemžēl, mums arī viens spēlētājs atteica. Andžejs dažas dienas pirms izlases sākuma pavēstīja, ka nespēlēs. Mejers jau iepriekš pavēstīja, ka nespēlēs. Porziņš nav spēlējis, vēl citi spēlētāji ir izlaiduši kaut kādas vasaras. Tā skaitā tu. Traumas dēļ gan. Jā, kā tu skaties uz to, ka spēlētāji savos vasaras plānos mēdz neredzēt izlases šobrīd? Mūsdienās. Es esmu spēlētājs, un es viņus tā kā pieņemu tos lēmumus, un viņi saprotami, katram viņi tie ir savādāk, bet es tagad nevaru, teiksim, apvainoties uz Rolandu Šmitu, ka viņš nav bijis tādu, vai tagad uz Andžeju nākamgad, jo es jau nezinu to visu specifiku, kas viņam tur ir un kas viņam ir jādara. Jo tā kā spēlētājs atsakās, kluba spiests, teiksim, to darīt, ja Andžeja gadījumā, teiksim, tad mēdīju uzmanība ir pamatīga un arī cilvēku attiecīgi uzmanība ir pamatīga. Bet, kad treneris, teiksim, mums piemērs ir Robs ar Štālu, viņam arī klubu. Tas bija kluba ultimāts, un tas ir jāsaprot, ka tāds ir sports, mūsdienu basketbols, un pie tā vienkārši ir, es negribētu teikt jāpierod, bet ar to jāsamierinās. Kādiem jaunākiem spēlētājiem droši vien ir liela motivācija arī uzspēlēt kopā vai kaut vai patrenēties kopā ar NBA spēlētājiem. Mums šogad tādi ir pat 2. Tu redzi to kā bonusiņu, kā tādu varbūt papildus kaut kādu lietiņu motivāciju vai kaut vai prieciņu? Nē, protams, ir forši un ir forši, ka viņš ir, ka Kristaps ir un Dāvs būs mazliet vēlāk. Ir forši, ka viņš ir paņēmis savu treneru, jo no tā var ar daudz ko iemācīties. Un, ir forši, ka būs tie skatītāji. Un vienmēr ir īstenībā skatītājs Latvijas izlases, bet man patīk tas spiediens, man patīk tāds ažiotāža. Tas ir daļa no sporta, un tas ir pats labākais īstenībā sportā. Galā pašā būtībā jau sports ir priekš skatītājiem. Ne? Pilnīgi un absolūti. Tāpat kā es nezinu, teātris arī. Tā kā... Tu nespēlēji pēc 9. gada čempionāta, izlaidi, tev bija 26 gadi toreiz. Kāpēc tu toreiz izvēlējies nespēlēt, un vai tu zināji, ka tu atkal uzvilks Latvijas izlases krēklu? Es zināju, es tā tagad detaļas neatceros tieši kāpēc un kas, bet es zinu, ka bija tā netīrā veļas mazgāšana bija. Tas bija pēc 9. gada. Lai arī es tajā pašā trakākajā veļas mašīnā nebija ielikts, bet tik un tā man tas tā kaut kā aizskāra, man nepatika, un es vienkārši domāju, ka es bišķiņu atpūtīšos, palaidīšu. Bet 10. gada vasarā arī tu nespēlēji. Tur tev šķiet bija tā rokas trauma, vai ne? Venecijā. Varbūt. Es neatceros, ja godīgi, es tiem cipariem. Es atceros, jo mēs runājām iepriekšējo reizi lielā interviju, mums bija 10. gada vasarā tieši. Jā. Šogad... Tev kaut kādā sezonas brīdī bija pārdomas par šo jautājumu spēlēt vai nespēlēt?
Jo, tu saproti, kāpēc es tev jautāju šo jautājumu. Protams, ka saprotu. Man noteikti bija tā, ka vasarā es biju pārliecināts, ka es spēlēšu. Tad, kad es sāku spēlēt, pēc tās ahila traumas, man bija smagi. Tādā ziņā, ka tur skriet taisni un lekt taisni un viss ir perfekti, bet kad tev sākās kontakts un nav viegli pēc tās traumas atgriezties, ir sevišķi tādā vecumā, tā kā, man bija pārdoms, vai tas ir vajadzīgs, bet tad es kaut kā pēdējos 3 mēnešus labi jutos, 4, 3, 2, nezinu, bet tieši tajā sezonas noskaņā un beigās. Tā kā, tad es tā kā gribēju. Un es redzēju, ka Rainārs man iekļāvis, viņš man zvanīja pēc kaut kāda sezonas laikā arī īstenībā beigās sezonas. Un tad, jā. Tā kā jautājumi nebija tajā brīdī jau vairs, vai ne? Jā. Es zinu personiski, ko nozīmē pāraut ahilē cīpslu. Nopietni. Jā. Šausmīgi, vai ne? Bet daudzi saka, ka tas ir ļoti grūts, smags savainojums. Man no personiskās pieredzes varbūt šķiet, ka tas nemaz nebija tik traki. Man varbūt, es nezinu, tās ir kaut kādas ķermeņa īpnības vai tam līdzīgi. Kā tev bija ar šo atvesļošanās procesu, atgūties, atkal sākt spēlēt? Vai var sasniegt to pašu līmeni, kas iepriekš? Nē, redzies, nebūtu profesionāls sportists, tad es arī teiktu, ka tas nekas nav. Sāpes man nekādas tur baigās nebija. Viss gāja tā kā, teiksim, rehabilitācija bija ļoti laba, ļoti ātra, pārsteidzoši pat ātra un viss bija ok. Problēmas sākās tā, kad vajadzēja iet tajā spēles ritmā, atgūt pārliecību, ne tādu gluži mentālo pārliecību, bet tādu ķermeņa pārliecību. Un tas viss tev tā kā mazliet bremzēja, lai arī es ar to cīnījos, bet tik un tā tas bremzēja, un tas bija ļoti grūti to ritmu sasniegt tieši. Un tieši tas ir tas smagākais. Par rehabilitāciju, tā ir daļa no sporta, un tas ir normāli. Bet tu tik smaga trauma tev tomēr nebija bijusi iepriekš. Nē, tā man vēlreiz, otrā reize tā. Jā, tā man bija smagākā trauma. Tas, ka finālsērijā pēdējo spēli pret VF tu nespēlēji, tas bija saistīts ar šo traumu? Nē, tas bija, es tur uzkāpu Jānim Blumam uz potītes pēdējās epizodēs 3. spēlē, un es varbūt uz špricēm būtu spēlējis, bet bija doma, ka mēs to spēli vinnējam, tas piedalos nākamajā spēlē, jo, ja es būtu to spēli nospēlējis, tad par to nākamā spēli būtu diskutabls jautājums. Īstenībā treneris pieņēma to lēmumu, kurš es tagad varu pateikt bija pareizs, jo es tur būtu spēlējis uz 70%, un mums bija džeki, kas var spēlēt uz 100%. Nebūtu godīgi ne pret nevienu. Finālsērijai vēl nedaudz pieskarsimies vēlāk, bet ahilēs cīpslas plīsums, tas ir ļoti nopietns savainojums. Man atkal ir jāpiemina, ka to mēdz saukt par vecuma traumu. Vismaz es tā esmu dzirdējis. Vai šajā laikā, ejot rehabilitācijā, atjaunojoties pēc savainojuma, tu iedomājies arī par tādu lielo bildi, ko cik ilgi vai ir vērts? Ir daudz laika domāt, droši vien. Tu zini, es arī gāju cauri pa tām, ko nozīmē vispār tas ahilē plīsums. Bet par to vecumu es neko nebiju lasījis, jo ahils plīst pilnīgi negaidītākajās vietās, un man tur pēkšņi daudziem bija saplīsis ahils tajā brīdī. Pēdējā laikā ļoti daudziem, arī ikdienā. Jā, un tieši tā, un ikdienā, un cilvēkiem, kas nav saistīti ar to, ar sportu, tik daudz varbūt tā kā es. Tā kā es to negribētu piekrist. Bet par to bildi, man bija skaidrs, ka es vēl gribu uzspēlēt bišķiņu. Un tad es... Ko nozīmē bišķiņu? Kaut kāds pāris gadus. Un tad es satiku, mums bija kaut kāda studija, kaut kas bija jākomentē, un tad es satiku Valēko, viņš teica, skaties tu no Edmundu Valēko, skaties tu no pozitīvās puses. Tas ir 1 gads klāt tavai karjerai. Tā ir, tic man, es esmu gājis tam cauri, jo tu 1 gadu izlaidi, tu atpūties, tu strādā ar savu ķermeni, kam tev neatliek laika, teiksim, ja tu spēlē nepārtraukt. Tad es skatījos no tās pozitīvās puses. Un teiksim, kad es atguvos no tās traumas, tad es arī domāju, ka pāris gadus vēl var. Šāda trauma, teiksim, arī tādu ļauj padomāt arī par to, jo es saku, droši vien ir daudz laika, kad nav treniņi vai, teiksim, nav tāda treniņa kā komandas treniņi tā tālāk. Ļauj padomāt par to, ko darīt pēc tam. Varbūt kaut kādas jaunas idejas, kaut kas. Nē, tu jau var domāt arī
ko darīt pēc tam, kad tu spēlē basketbolu, un tas ir intensīvāk, domāju. Tad, protams, es domāju. Man ir kaut kādas domas, kaut kādas skices galvā gan. Un, jā. Nākamo jautājumu. Vēl neatklās neko konkrētāk. Pēdējais par šo traumu. Vai tas tev kaut kā ietekmē šobrīd trenēšanos, treniņu procesu? Nē. Var darboties uz visiem 100 ar visiem kopā. Klau, mums ir viena sadaļa. Nezināju īsti, kā nosaukt to rubriku. Nezināju, kā īsti nosaukt. Paliku zem bērnības atmiņas. Visticamāk, drīzāk tās būtu jaunības atmiņas. Daudz varbūt nezina, ka 2001. gadā tu biji nolēmis un jau biji devies uz Amerikas Savienotajām valstīm studēt Džordža Vašingtona universitātē. Beigās tu netiki pie spēlēšanas, izvēlējies braukt atpakaļ un atbrauc atpakaļ dienu pirms 11. septembra teroraktiem. Jā, tas tāds pavērsiens man bija. Un to tu uzzināji tikai tad, kad tu atbrauc mājās dienu pēc tam, vai ne? Nē, es atbraucu mājās un Pentagons deg. Es aizslēdzu televizoru un deg. Tas man bija tāds pavērsiens, es domāju, gan dzīvē, tādā personīgajā, un arī basketbola karjerā, jo bija tā, ka es aizbraucu uz to Vašingtonu, sāku jau mācīties, trenēties. Jo man tā pamatdoma bija tā, ka es gribu iegūt izglītību, basketbolu un tad skatīties, kas un kā. Es aizbraucu, un tad viņi, NCAA, tie noteikumi ļoti tādi birokrātiski, drastiski. Un viņi man tā kā diskvalificēja, ņemot vērā to, kas esmu... Ziemeļa Eiropas līgā tu biji spēlējis. Jā, es biju uzspēlējis kaut kādas tās spēles, un viņi uzreiz to traktē tā, ka tu esi profesionāls basketbolists. Saņem naudu, tev ir aģents, bet tā nebija, jo man bija tur 17 gadi, mums tur nekādas naudas nemaksāja. Bet viņi izdomāja tā, ka man ir gads jāsēž malā. Un, es nebiju tā kā mierā ar to, es gribēju spēlēt. Bija, protams, iespēja mācīties tālāk, ko es tā kā domāju, bet man, teiksim, ja man būtu 18 gadi šodien, es noteikti būtu palicis. Bet 18 gadi tad, negribu saukt skaitli, tad domas bija cits un mentalitāte noteikti cita. Nebija internets, nebija nekā tev, nebija kompjūtera, nebija nekas, un tu runāji pie tās būdiņas ar vecākiem, tur met tos dolāriņus iekšā, un tas viss bija ļoti tā, es biju ļoti tāds, vientuļš tur. Lai arī valodas kaut kā zināju, zināmā mērā, un arī bija kaut kāda eiropieši tur, bet es biju ļoti vientuļš un tāds, apjuts. Un tā kā parādījās tā iespēja, tad es uzreiz, braukt mājās. Jā, visu es uzreiz aizbraucu nopirkt biļeti. Es pat tur nerunāju neko, jo tas tiešām bija pārbaudījums. Bet varbūt basketbola ziņā, cik tu tur ilgi paspēji? 27 dienas. 27 dienas? Es neesmu labs. Līdz secinājumam, ka tu točam tur negribi. Nē, nevis, ka tiešām es tur negribu, bet vienkārši man parādījās tie iespēja, man uzreiz nebija cits domas, kā braukt mājās. Un es arī atbraucu mājās, un tad arī notika tas terorakts. Bet, ja es būtu nopircis biļeti dienu vēlāk, man kaut kā sakrit, ka es uzreiz varu nopirkt to biļeti. Dienu vēlāk, tad es būtu palicis tur. Un tad tur nelaid ārā no valsts. Nevar ilgāk laika, jā. Un tajā laikā mainījās arī tie noteikumi. Un tad noteikti es būtu palicis. Bet treneris kaut ko gribēja, lai es tur paliek, bet man bija tā. Un tieši šis pats terorakts, tad, kad tu atbrauc mājās, es pieļauju, tu Pentagonu bija redzējis klātienē. Jā, mēs ar tā kā cross skrējām kad tu tāds kalns turēs to Pentagonu. Dienu iepriekš mēs tieši to bijām darījuši. Tad ir tā, kā ir. Bet, tieši tā Džordža Vašingtona universitāte, kas atrodās Vašingtonas centrā, nebija cietusi. Bet tik un tā, protams, es varu iedomāties, kā būtu vecākiem. Viņi to zinātu, ka es esmu tur kaut kur un tas viss ir tur. Tu pat biji sasniedzis pilngadību. Tev bija 18 gadi, nesen palikuši. Šis notikums jau tik jaunā vecumā ļāva arī izdarīt kaut kādus tādus globālus secinājumus visai dzīvei, noderīgus secinājumus. Vai varbūt
es atgriezies pie šī domas un šī notikuma vēlreiz vēlāk pārdomājis? Protams, pirmkārt, viss, kas notiek uz labu tajā gadījumā, ka es aizbraucu no turienes un viss. Bet, ja runā tādā plašākā, globālākā kontekstā, tad, protams, tas bija kaut kāda veiksme un citiem cilvēkiem, diemžēl, neveiksme. Tu tā tici, ka visam mūsu dzīvē ir kaut kāds pamatojums, ka viss notiek ar kaut kādu mērķi? Es negribētu ticēt tam, ka viss ir jau ierakstīts zvaigznēs un viss, ka apmēram ja tu kaut kur varētu pieslēgties, izdrukāt to savu dzīves stāstu, tad viņš būtu bez nekādām novirzēm. Bet es ticu, ka viss ir atkarīgs no tām izvēlēm. Un izvēles tev ļoti daudz katru dienu un tagad un arī pēc 1 sekundes, 2, 3, 4. Labi, man izvēle ir beigt šo rubriku, atgriezties pie mūsdienām. No tās lampas galvenokārt. Sezona jau labu laiku ir noslēgusies. Tagad ar vēsu galvu tu var atskatīties atpakaļ uz šo fināla sēriju. Pirms sērijas tomēr vairāk prognožu, tā skaitā manas, bija Ventspils pusē. Nezinu, cik objektīvi vai subjektīvi un nezinot, protams, visu līdz galam no iekšienes, tā kā tu to redzi un redzēji. Kāpēc sanāca tā, kā sanāca? 0-4 tomēr. Jā, tas teiksim, ja būtu bijis tur 4-3, arī, protams, nepatīkam, bet, tu vismaz tas papīri iztītos ok. Bet 0-4 bija ļoti smagi, jo nebija tā, ka nebija varianti. Bet vienkārši katra spēle bija tā kā, pirmā spēle viņa bija labāka, tad mēs sapratām, ka mums vajag būt labākiem, un mēs arī bijām. Un tad bija tā otrā spēle, un tad bija tā trešā spēle, kur jau mēs jau bijām priekšā, un fenomenāli tā zaudēt, bet es izskaidrot to nevaru, īstenībā negribu neko baigi skaidrot, kas un kā. Vienkārši, tāds ir sports, un es jau to 7. reizi tikko pateicu, bet tā vienkārši ir, un man grūti šobrīd, protams, es gribētu vēlreiz tā fināla sēriju spēlēt, un, protams, ka es esmu pārliecināts, arī tā kā tad es biju pārliecināts, ka tāds rezultāts nevarētu būt nekad, bet, diemžēl, tāds bija. Tas ir jāpieņem, tā ir pagātne, un tu nevari tagad, šobrīd nevar bojāt garu stāvokli ar to visu. Es tomēr mēģināšu mazliet. Labi. Piekrīt, es esmu gatavs. Piekrīt, ka sastāvziņā tomēr jūs bijāt favorīti? Nē. Dziļāks soliņš, garāks soliņš? Ko dziļāks soliņš? Dziļāks... Tā tomēr ir sērija. Jā, sērija, bet, nezinu, vai dziļāks vai garāks. Par to, ka soliņš garāks, es piekrītu. Varbūt es, teiksim, ka mums labāks daudz sastāvs, diskutabls jautājums. Bet ir sērijas kontekstā, jo tomēr sērija ir... tu saproti, tev ik pēc 2 dienām ir jāspēlē, un tur jau tieši tas noguruma faktors un viss. Spēlē jau vienu un tie paši spēlētāji, principā. Un, viņi izvēlējās to, ka viņi spēlēja ar maz spēlētājiem, teiksim, tās minūtes bija ļoti, ļoti intensīvas, katram spēlētājam ļoti daudz minūtes. Un, ja tā sērija būtu garāka bijusi, iespējams, ka tas būtu mūsu trumpis. Ņemot vērā to, ka sērija beidzās 4 spēlēs, tad pa tādu baigo sērijiņa tā varētu būt bijusi. Un, vērts bija labāk. Sezonas laikā jums viņas izdevās uzvarēt regulārajā sezonā? Jā, sezonas laikā mēs abas vinnējām. Bet tas ir pavisam savādāk. Tas ne tikai NBA, tur tajās reklāmas rullīšos saka, playoffs, tas ir kaut kas pavisam cits. Bet tā arī ir īstenībā. Tā arī ir, un, teiksim, playoffs ir kaut kas cits. Tas ir daudz intensīvāk, fiziski daudz intensīvāk mentāli, un es pat teiktu, tā ir interesantāk. Bet, taču sezonas laikā noteikti bija pārliecība, īpaši pēc 2 uzvarām pār VFU regulārajā turnīrā, ka jums ir reāls izredzes izcīnīt to čempionu titulu un droši vien. Nē, protams, ka neviens negāja. Kurā brīdī, teiksim, tā pārliecība? Es domāju, ka pārliecība bija pirms pirmās spēles, un es
teiksim, no savas puses sajūtu no viņiem tādu spēku. Nu, arī viņi bija ļoti fiziski, ļoti ātri, precīzi, visu. Viņi mums ar to pick and short roll, es negribu baigt tagad tās visās detaļās ieslīgt. Viņi mūs to short rollu ar vienu, principā, visu to, viņi mūs sadragāja. Nu, ja mēs tur, viņi bija uz to gatavojušies, un Blūms nomet Meijeri Mārtiņam uz sodmetienu līnijas. Tuvo pustālo, kur viņš ir diezgan ok. Un viņš vai nu met, vai nu ko, vai nu skatās piespēl, kur Mareks raujās un no stūriem, un vai nu izmet ārā kaut kādam metējam stūrī. Un tie, kas teorētiski nebija metēji, ko mēs tā kā ļāvām mest, tie trāpīja. Kur tie bija? Mareks trāpīja, Gadijs trāpīja, es varu savu, kas trāpīja. Labucks, jā. Bet, protams, viņi jau nav tādi nemetēji, tā kā vispār nemetēji. Tā kā tā. Bet, jā, viņi bija labāki, un es tā arī domāju. Man skatoties pirmo spēli, palika iespējas, ka tas, ko tu arī pieminēji, ka viņi iznāca gatavi tiešām ļoti fiziskai cīņai uzreiz, un jūs nebijāt gatavi tam dot pretī to pašu. Man ar tādu sajūtu bija. Un otrā spēlē bija pavisam savādāk. Jā, bet ja tu jau esi iedevis iniciatīvu pirmajā spēlē, vai tu tomēr vari laust to sēriju, un ar to 1-0 tas jau nekas nav. Jo mums, kā visiem laikam ir zināms, teiksim, nav izteiktas mājas priekšrocības. Īstumā Ventspili ir mājas priekšrocības. Bet, arēnā Rīga es nejust, ka, teiksim, tā būtu VF kaut kāda baigā priekšrocība spēlēt arēnā. Bet es atkārtošos vēlreiz, viņi bija labāk. Tā 4. spēle, kad tu nespēlēji, tu šķita, ka vienā brīdī jau tik nokārts galvas. Tu arī tā redzēji no malas? Varbūt pašās beigās, bet tā es nedomāju, ka, teiksim, pašā sākumā tik nokārts galvas. Tā nedomāju. Komanda iznāca gatavu uzvarēt to spēli. Jā. Kāpēc, tavuprāt, komandai ar 2 dažādiem treneriem šo gadu laikā, ko tu tur esi pavadījis 3 gadi, 3 sezonas, neizdevās sasniegt to galveno mērķi uzvarēt Latvijas čempionātā? Tur ir kaut kādas kopsakarības vai sezona? Es esmu kopsakarība, ja tu tā prasa man, tad noteikti, kad es. Bet es negribētu tam tā kā piekrist varbūt. Kaut kā man jāizstāvās ir, ja? Bet, kad bija Roberts Štelmachers, F-am bija ļoti labs sastāvs. Ļoti labs sastāvs. Tur bija Robinsons, Loverijs, Tīma, tas, saka, ko gribīja, viss, ok. Tagad, kas bija Kārli, sanās tā, ka bija jāspēlē. Pirmajā sezonā jūs netikāt mums finālā. Jā, netikām finālā. Mēs VF-am zaudējām pusfinālā. Jā, VF-am zaudējām pusfinālā. Tur man bija trauma. Nemazām tik vainīgs neesmu. Un tas šeit bija ļoti smagi. Mums arī traumas bija īstenībā daudz Ventspilī. Grāžvals izkrita, Lomašs izkrita, kas ir ļoti nopietns spēks. Lai arī varbūt statistiski tas varbūt neizskatās, bet Grāžvals ar Lomašu, jau Grāžvals liek pa sev runāt, es domāju, ka Lomašs arī, ja viņš veiksmīgi atvesaļosies un viss būs kārtībā, man šķiet, ka arī ir kārtībā, jo viņi Ventspilī trenējos kopā, tad viņš būs nopietns spēks Latvijas basketbolā. Es tev jautāju šo jautājumu, tāpēc, ka tu zini, kā ir uzvarēt finālsērijas. Iepriekš 4 gados ar VF-u tu izcīnīji 3 titulus. Ir forši. Vienkārši bija labāks sastāvs? Tas ir... Nē, kas ir tās nianses, kas izšķir par titulu? Īstenībā pāris... tas pirmais čempionu tituls, kur bija 4-3, tur uz papīra un es domāju arī tādā finansiālā līmenī Ventspilī bija daudz spēcīgāks sastāvs. Bet tur izšķīra nianses un 7. spēli mēs vinnējām. Un arī attiecīgi čempionu titulu. Bet tos pārējos noteikti bija VF-am labāks sastāvs. Bet kas ir tās nianses? Kas izšķir uzvaras, lielas uzvaras?
tā var būt sērija, tā var būt viena spēle. Ļoti sīkumi, mazi sīkumi. Tās ir taktiskas lietas? Vai? Es pat tā grūti pateikt, jo katra komanda tas ir kaut kas cits. Lai arī, teiksim, vai Vefā vai Ventspilī, apmēram tu zini, kas ir kā, bet katru gadu ir kaut kas jauns. Un, teiksim, es domāju, ka tās uzvaras netiek izcīnītas tikai basketbola laukumā. Arī ārpus basketbola laukuma. Tas ir ļoti svarīgi un visādas nianses ir svarīgas. Un to uzsver Rietumēropā, pieņemsim. Nu, tas ir sit manos, bet tas ir ļoti svarīgi. Un kad tas līdz mums atnāks, tad teiksim, te būs kārtībā. Daudzi runājot par VF-u, mēs esam pamazām jau pietuvojušies VF-am, kur pavadījušās šīs 4 sezonas. 12. 13. gada sezonu, kad komandā bija Janis Čēnoks, Rolands, Kavaļauskas un daudz citi labi atpazīstami spēlētāji, sauc par pēdējo gadu, vismaz kopš krīzes gadiem, noteikti labāko Latvijas komandu, klubu komandu. Jā. Esot tur iekšienē, epicentrā tam visam, tev arī ir palikušas tādas īpašas atmiņas no tās sezonas? Ar ko tā sezona, ar ko tā komanda bija tik laba? Komanda bija laba ar to, ka bija meistarīgi spēlētāji, kam nebija jāsaka, tur 2 reizes kaut kas. Vienkārši, ja nesanāca, ja sanāca, tad sanāca ļoti labi. Un tādā basketbola valodā runājot, bet kontekstā runājot, viss bija ļoti labi. Ja? Bet arī ārpus laukuma mēs bijām tādi kā, ļoti vienoti. Mēs gājām kopīgās vakariņās, ja tur sazvanījās. Tā bija tāds foršs klimats. Tiešām ļoti foršs klimats. Neviens tur neko bija super. Tā bija viena Rolands, manuprāt, teica, ka tā ir labākā komanda. Varbūt ne tur tehniski un tā talantziņā, bet tā kā komanda gan laukumā, gan ārpus tā ir labākā komanda, kāda viņš ir spēlējis. Es viņam piekrītu par visiem 100%. Tātad, lūk, arī vēl viena nianses, kas noteikti izšķir tās lielās uzvaras. Jā. Nē, es nesaku, ka visiem jābrāļojās un jāguļ, es nezinu, vienā istabā tos 10 mēnešus, bet tas nāk organiski. Neko mākslīgi nevajag tur sasteigt vai sezonas beigās rīkot kaut kādas pasākumus, komandas saliedēšanās, bet tas nāk visu organiski. Spilgts atmiņas tev noteikti ir arī no pirmās sezonas VF-ā, jo pirmkārt pie treneru Kurtinājuši, pēc tam treneru maiņa, uzvar pār Rītas, spēlēšana Baltijas līgas finālā, tavs pirmais Latvijas čempionu tituls galā. Tā bija arī īpaša sezona. Jā, tā bija ļoti īpaša sezona. Es atgriezos no ārzemēm. Pirmais gads bija, 7 gadus ārzemēs pavadījis. Man gribējās mājās. Es tās mājas sēdējies, bet gribējās mājās. Viss ciklis, 7 ārzemēs, 7 mājās. Un tagad... un viss. Bet, Kurtināts, unikāls kadrs. Bet viņš daudz ko iemācīja un, teiksim, es domāju, ka man Nikolais Mazurs, Jānis Gailīts piekritīs, ka Kurtināts iedeva ļoti daudz informācijas tajos 6 mēnešos, ko viņš bija vai cik viņš bija. Gan viņiem, gan arī spēlētājiem un tas, kā VF spēlēja nākamos gadus, bija tieši Kurtinājuša, tas melnraksts lielais, un tad atnāca Butauts, viņš tur pielaboja visu tā, bet varbūt viņiem ir vienādi stili, es nezinu, noteikti viņiem ir vienādi stili, bišķiņ, tā vadīšanas viņi ir galā draugi un viss, bet Kurtināts ielika tāds liels pamats, un par Kurtināts var teikt tikai to labāko, jo viņš bija ļoti godīgs cilvēks, ļoti tāds, paštaisnis, dažreiz līdz riebumam paštaisnis, tā, kad viss, mans šitā te un viss un vairs nekā. Protams, ka bija kaut nogurdinoši treniņi un viss, bet, teiksim, tagad viņi satiek ārpus laukuma, viņš tur man apķerās, pasaka, kā tev iet, un pilnīgi 2 dažādi cilvēki. Bet, man pie Kurtinājuša, teiksim, personīgi man bija ļoti viegli spēlēt, man bija tāda tā kā zaļā gaisma, un viņš man uzticējās, es viņam uzticējos, viņš man apmēram tur
stāstīja, kā tagad darīt, ko nevajag darīt, kā tev tur kas un tā. Un tad Atceros, Kaspars Bērziņš, esot šķiet pārbaudas spēles pumpējies pie spēļu laikā. Pumpējies aiz soliņu pēc kādām epizodēm. Es negribētu teikt, es nācos, vai es 100% pēc spēles pumpējies. 180 reizes pēc spēles pamēģinu piepumpēt. Nu, ar pārtraukumiem, protams. Bet, jā, viņš... Viņš... Kāpēc? Nē, viņam bija tas, ja ir atlākošās bumbas uzbrukumā, tad visu komandu pumpējās. Nu, kaut kāds skaits varēja būt, un pa katru tur laikam 20 reizes, un rēķina tad bija 9 pa daudz, un tad 180. Bet tas bija, protams, pirms sezonas laikā. Tur bija savādāk. Viņš bija ļoti strikts. Es gribētu teikt, ka visiem viņš bija vienāds, un man viņš ļoti patika. Arī Ramons Butovs bija tieši tāds pats. Tā kā divi, es uzskatu, augstu līmeņu treneri. Tajā sezonā droši vien tas, ka notika tā treneru maiņa, iespējams jums arī palīdzēja pēc tam gan izcīnīt Latvijas titulu, gan uzvarēt Rītus, jo toreiz Rītus tomēr bija Eirolīgas komanda. Un jūs noteikti nebijāt favorīti. Nē, absolūti nē. Un mēs, principā, arī gan ir Žalgiri vinējām. Tur es neaizmirsīšu to spēli, jo tur bija Lietuvā. Vecajā Kaunas arēnā un lietuviešu tiesneši tiesājām. Un tur pāris bija interesanti švilpīts, bet 8. reiz tāds ir sports, jā. Bet, vinējām Lietuvas Rītas. Mēs 2 nedēļas gatavojamies viņam. Mums bija kaut kāds pārtraukums, es atceros. Vai arī kaut kāds varbūt bija spēles, bet tas manuprāt, varbūt bija LBL, ja bija. Mēs 2 nedēļas konstanti gatavojamies uz Rītas, uz katru kombināciju, uz katru spēlētāju. Tā, kā es neesmu nekad gatavojies. Bet tas, ka lietuvietis bija treneris, tas varēja būt izšķiroši tam, ka jūs tik, teiksim, saspringti un konstanti gatavojāties tai vienai spēlē tieši pret Lietuvas komandu. Varbūt, ja būtu kāds cits treneris, tad varbūt nē, jo viņš vispār ļoti daudz, tā teiksim, taktiski gatavojas uz katru spēli. Un vienkārši bija laiks, uz ko gatavoties, un tad tiešām 2 nedēļas intensīvi. Mums tieši tiem spēlētiem likās, nav bijuši pat raku, bet, kad bija tā spēle, tad mēs viņus tā, var teikt, bez variantiem vinējām. Lai arī sastāvs viņam bija labs un tā, jā. Mūsu iepriekšējā sarunā lielajā, pirms tiem daudziem gadiem, tu biji tikko noslēdzis 2. sezonu Venecijā, un tu teici, ka Venecija spēlēja 2. līgā, un tu teici, toreiz vakar speciāli paklausījos vēl to interviju, un tu sacīji, ka tev patika Venecijā tā viena no top vietām, kur tu esi bijis, Boloņa un Venecija, jo tu redzēji, ka, lai arī varbūt neizdodas tajā brīdī, ka tur var sanākt kaut kas liels. Un šogad Venecija izcīnīja Itālijas čempionu titulu. Jā. Tu redzi, kam jānotiek Latvijā, vai Latvijā var notikt, un kam jānotiek, lai te arī sanākt kaut kas liels? Jāienāk mazliet iekšā Rietuma Eiropas mentalitātē. Tas ir? Tas ir tas, ka katrs sīkums ir svarīgs. Un pie pirmā kaut kāda, ja tu uzkāp vienreiz tam grābeklim virsū, tad nevajag griezties un iet pa citu ceļu. Varbūt tev būs 3., 4. grābeklis, bet jābūt kaut kādam plānam, vīzijai un, ja runājam tajā Venēcijas kontekstā. Un man ir labas attiecības ar to viņa GM, kas tagad īstenībā, man liekas, ir prezidents. Tur tas prezidents, jo viņš ir tagad Venēcijas mērs. Īpašnieks, jā. Un tad GMs, viņš agrāk bija vienkārši prezidents un arī GMs mazliet, tā kā jau Itālijā. Bet, un tad es viņu uzturu kontaktu, un viņš teica, ka viņiem ir tas projekts, ka viņi grib spēlēt Eirolīgā, lūst vai plīst. Protams, tas ir arī finansi, tur vajag arī naudu un vispār, jā. Un arēna, jā. Un arēnu viņi grib celt, arī manā laikā īsumā gribēja jau celt ļoti skaistā vietā. Bet arī šī arēna ir ļoti... Viņa ir ļoti tāda mājīga, forša, bet, protams, skatītājiem pa maz. Tā kā tā. Apstiprinājumi noliedz manu, to, ko es tūlīt teikšu, manu apgalvojumu, atgriezties mājās un spēlēt Latvijā, tur, kur tu finālsērijā, labi, ja savāc 1500-2000 skatītājus tukšā arēnā. Psiholoģiski tas ir ļoti grūti salīdzinot ar to, ka tu regulāru spēli var spēlēt citur, kaut vai tā pašā Itālijā, un 5000 atnāk uz
regulārās sezonas spēli. Tas ir tas grūtākais, spēlējot Latvijā. Tas ir tas grūtākais, teiksim, iemest metienu, kad dzirdi, kā nočīkst tā bota. Nu, tā ir. Un tas ir, jā, tas ir tas mīnus lielākais. Bet, tur jau droši vien ir jāmainās. Es pat nezinu, vai tas ir to iespējams kaut kā izmainīt. Tā uzreiz, rītdien vai parīt vai pēc gada noteikti, ka nē, bet kaut kādā veidā tas ir izdarāms. Veidojot, teiksim, klubu ar tradīcijām. Un, tu nevari uztaisīt jaunu klubu. Kaut gan, piemērs, ASK uztaisīja klubu un pilna arēna bija. Bet, citi laiki, es domāju. Citi laiki, jā. Tur ir jāsēžās gudrām galvām. Nevienai vai divām, ne trijām, bet daudz cilvēkiem. Bet varbūt tomēr tā ir vienkārši tāda mūsu mentalitāte. Labi, aizbraucot uz to Itāliju, mēs arī dzīvojam līdzi, bet mūs kāds pavelk uz tur. Bet aizbrauc uz Kauņu. Dienvidnieki. Jā, viņi ir savādāk, viņiem tās poļu asins vairāk ir. Teiksim, tiem Kauņas cilvēkiem varbūt, bet arī ir Viļņi, Kauņa, Klaipēda, Lietkabels. Vispār te patās. Bija aizbraucis, uz fināla sēriju. Kā tā patika? Super. Vai ne? Redzi? Tas ir izdarāms. Un varbūt noteikti kaut kur palīdzēt arī Latvijas izlasi. Bet Latvijas izlases spēlētāji arvien mazāk ir Latvijas klubu spēlētāji. Jā, bet arī lietuviešiem tā ir. Jā, taisnība. Tā kā, tas ir tāds ļoti smags jautājums, un, ja tu man būtu pateicis, ka man tādu prasīs, tas būtu sagatavojies vairāk, un es varētu kaut ko sakarīgāk pateikt, bet tas ir ļoti smags jautājums, sāpīgs jautājums, un es domāju, tas ir tāds viens no galvenajiem jautājumiem jābūt Latvijas basketbola funkcionāru. Rakstām galdā, vismaz pirmajā vilknē. 10. gadā pēc 7 sezonām ārzemēs tu atgriezies mājās, pievienojies VFam. Vai šo pēdējo 7 gadu laikā ir bijis brīdis, kad tu esi aizdomājies vai pārdomājies, varbūt nevajadzēja toreiz atgriezties? Protams. Cik tādi brīži ir bijuši? Cik un kad? Nē, es negribu tik atklāt šobrīd atbildēt šo jautājumu, bet to grāmatā, jā. Tos ierakstīšu grāmatā, jā. Bet, protams, kad ir bijis, un to man ir palīdzējuši darīt, teiksim, tie itāļu draugi, kas man ir, manuprāt, mums pazīstami cilvēki, ja, kas man ir teikuši, ka to nevajadzēja darīt un tā, bet man bija savi motīvi, kāpēc to darīju, un tagad baigi nožēlot un skatīties, pagātnē, kāpēc to izdarīju un vajadzēja darīt savādāk. Es netaisos. Bet atbildot to jautājumu, jā, tādi brīži bijuši. Bet kaut kādi tie ir zaudējumi? Tas ir saistīts ar sportisko vai citām lietām? Nē, man ļoti patīk Itālija. Ja? Es katru gadu aizbraucu, vismaz uz pāris dienām. Tad man ēdienas, mentalitāte, laiks, viss, tā visu viņu žestikulēšana, ārdīšanās, man tas viss pietrūkst, kultūra, viss. Braukšana pie ielām. Jā, tas pie tās bija pieredze, bet arī basketbola ziņā man pietrūkst. Varbūt tas līmenis, tā kā es spēlēju, negribu apvainot to jāri, bet tā kā es spēlēju, tur, teiksim, tās top 8 komandas bija nereāls. Šobrīd tas līmenis ir krities, bet cilvēki tik un tā nāk. Priecājās, atbalsta, pērk šallītes, un pēc tam, tik un tā viss notiek. Viss notiek. Es saprotu, ka tu savu nākamo komandu meklē tieši Itālijā. Nē, es nav tā, ka es meklēju, bet, to dara aģents, bet nebūtu slikti. Savulaik jūs ar Jānu Blūmu un Armanu Šķēli kopā uzsākāt savus profesionāļu gaitas. Šķiet pagājušajā sezonā kāds no viņiem ieminējās, ka būtu forši arī noslēgts kopā visiem. Jā, nē, es piekrītu tam. Mājens VF vadībai? Mājens VF vadībai. Es nezinu, vai mājens, tas būtu šausmīgi sarežģīti. Teiksim, ja mēs būtu tie jaunie,
tikpat jauni un pirkti un žirgti, tā kā mēs bijām tad, ka mums bija tāda forša doma galvā. Bet tagad jau tas viss ir mazliet, mēs esam pieaugušāki un redzam to bildi mazliet skaidrāk, kad vienas pozīcijas apmēram spēlētāji kopā saskaitot gadus ir 100. tad tas būtu vai puses, nezinu. Bet nē, viss kaut kas var notikt. Carmelo Antonijs, Lebrons Džeims un Kris Pols arī viņi arī it kā plānojot, gribot uzspēlēt kopā kaut kad karjeras beigās. Nē, varbūt, es nezinu, nekad nesaku nekad. Vai to varbūt jāatstāja amatieru čempionātam? Starp citu, nē, tad, kad tu beigsi spēlēt, tu beigsi pavisam spēlēt? Vai? Basketbolu? Jā. Es uzreiz eju uz hokeja veikalu, slides. Nopietni? Jā. Tiešām hokeja? Jā. Un pludmales volejbolu. No kurienes tev mīlestība pret hokeju? Šausmīgi Daugoviņš patīk. Es nezinu. Nē, man patīk hokejs. Es nezinu, man hokejs vienmēr paticis. Tā mīlestība sākās noteikti dīķi, Baldonēs ar mājām. Un vēl joprojām ir. Tad tu noteikti esi cītīgs sekotājs arī izlases gaitām. Izlasēs noteikti sekoju līdzi, Dinamo es pasakoju, bet tā, ka es baigais hokeja fans, lai es tur sēdētu un skatītos, es neesmu. Bet man patīk. Bīčiņu droši vien vieglāk skatīties. Bīčiņu, nav tik ilgi. Jā, bīčiņu patīk arī. Daudz jau tie sporta veidi tagad. Bet tā kā es domāju, ka es spēlētu amatieru līgā basketbolu, es negribētu. Pats. Tas ir grūti. Tas pat grūti. Ko tu vēlies sasniegt ar izlasi? Ar basketbolu izlasi? Šis noteikti man ir pēdējais gads, basketbola izlasē. Vai es tikšu, vai es netikšu. Tā nav nozīmes. To tu vari pateikt? Viennozīmīgi. Var rakstīt ziņu? Tu domā, ka es būtu traks galīgs. Protams, ka oficiāli. Jo, tas būtu utopiski domāt kaut ko pa vēl vienu Eiropas čempionātu, kas būs pēc 4 gadiem. Nē, tas ir pilnīgi oficiāli. Bet mums jau būs pavisam drīz rudenī šīs kvalifikācijas. Tu kaut ko ātri pateici? Tu man saki? Tagad kvalifikācijas ciklu mainās un būs sezonas laikā. Nē, es domāju, ka tik un tā. Domāju, ka tik un tā. Skaļi tas šķiet neizskanēja, bet Armands pagājušās sezonas laikā žurnālā Forever Sports intervijā pateica, ka viņš vairs neredz sevi izlases kontekstā, ka viņš vienalga viņu aicinās vai nē, bet viņš tur nebūs. Kas, teiksim, tu droši vien, kā mēs tagad saprotam, arī es uzlicu sev jau tādu redzamu finišu līniju izlasei. Varbūt ir kas tāds, ko tu tiešām vēlies sasniegt. Kas būtu forši? Kā būtu forši aiziet no izlases? Forši būtu vinnēt Eiropas čempionātu tā Turcijā, un tā varētu aiziet no izlases. Bet es gribētu sasniegt maksimumu. Iespējamo loģisko tādu maksimumu ar šā brīža modeli. Jo es domāju, modelis būs vēl spēcīgāks pēc pāris gadiem. Teiksim, pēc 4 gadiem, cik tagad Dairim Strelnieki ir, es nezinu, jārēķina. 28 šobrīd. Jā, ok. Es domāju, ka tas būs tāds, kad nāks Rodions un kas vēl, pieaudzēsies Andžejs klāt un Kristaps būs vēl. Es domāju, tā būs ļoti spēcīga izlase. Un vēl jaunie, kurus varbūt neapvainojoties, es neesmu nosaucis, bet noteikti kā Ventspilī Kristaps Čilps, 16 gadīgs čalis. Vai vēl jaunāks, nezinu. Tā kā, jā. Droši vien vislabāk būtu noslēgt savus gaitas ar uzvaru, bet tad ir jāspēlē par vietu. Iedomājies, jā. Par kādu no vietām. Tas ir, jā, ļoti gribētu, protams. Mūsu iepriekšējo šāda veida intervijas noslēdz itāļu valodā. Lauzītā tagad noteikti tas skanētu labāk, bet es nemēģināšu. Jā. Tagad droši vien varbūt pa ventiņu mēli. Ui, tā. Ventiņu mēlē.
man patīk, ka viņi vienu cilvēku sauc daudzskaitlī. Nezinu. Es pie Zans biju. Zans vai kā. Es nezinu, es saprotos, bet katrā ziņā tur ir akcents, tur ir dialekts. Un es pie tā pieredzu. Starp citu, Kapo Orlando dienvidos es pieļauju, ka tur arī ir citādāk. Tur arī ir akcents un dialekts, salīdzinot ar to pašu Boloņu vai Venēciju, kas ir ziemeļos. Jā, Sicīlijā ir nopietns dialekts, jo, ja viņi runā tajā savā dialektā, tad tur ešu burts dominē un tur ļoti grūti viss ir saprast. Bet viņi, teiksim, viņi redz, ka tu neesi vietējais, viņi te runā normālā pieklājīgā, daudz maz pieklājīgā itāļu valodā. Labi, Kristap, paldies tev par šo sarunu. Ar tevi varētu runāt ilgi, bet tev ir jau treniņš. Jāatpūšās. Un vēl jāatpūšās starp treniņiem. Tā kā paldies tev par sarunu. Jā, paldies tev. Tad jau tiekamies čempionātā. Vislabāk.